finanšu ministrs Arvils Ašerādens minēja to, ka tagad nav īstais laiks doties kompānijai uz biržu, un es jau arī mediānā teicu, ka es piekrītu šim viedoklim, jo man liekas, ka uzņēmumiem vispār, lai viņi vispār iet uz biržu, man kā investoram būtu jāsaprot, kas šis uzņēmums ir, uz kurien tas dodas. Es tiešām nevarētu, ja man prasītu, kas ir Air Baltica, es īsti nevaru pateikt, vai viņi ir reģionāla, nacionāla, zemo līdzsabiedrība, vai viņas mērķis ir iegulties kaut kādā lielākā grupā, vai viņi tomēr vairāk iet uz to vetlīzes biznesa modeli. Man nav saprotams, es godvārds nezinu. Un man vispār arī mazliet šarmuļi skrien pār kauliem, domājot, kā valdībā tiek runāts par to nākamo ieguldījumu, jo viņi skaidri zina, ka viņiem jau noteikti būs jāatver tas maks, bet cik plaši un cik daudz, uz cik ilgu termiņu un laiku un uz kādiem nosacījumiem, vai mēs atkal palielinam kapitālu, kur pēc tam atkal norakstīs. Es nezinu, tas ir tāds ļoti interesants temats vispār kopumā. Jā, es piekrītu, jā. Tik tiešām šis iepriekšējais, pie iepriekšējās stratēģijas, šī IPO ceļš apstājās ar gausa nomaiņu, ja. Un tur droši vien var atšķirties viedokļi, vai vajadzēja viņu mainīt, vai nevajadzēja mainīt, bet skaidrs, ka tajā brīdī, kad tu nomaini vadītāju, tu uzreiz tajā brīdī vairs nevar aiziet uz biržu, tāpēc, ka tu kā akcionārs esi pateicis to, ka vai līdz šim darītais, un visticamāk arī nākotnē, tu vairs netici šim vadītājam, arī attiecīgi uz kāda ceļa uzņēmums ir uzlikts tajā tieši brīdī, ja šis vadītājs ir veidojis šo stratēģiju, viņu tad akcionārs to neatbalsta, ja, vai nepiekrīt, un attiecīgi tad, kā vispār kāds no malas kaut ko var saprast tiešām, kur viņš iet. Un attiecīgi tad bija vajadzīgs gana labs periods, lai atrastu jaunu vadītāju, un jaunais vadītājs šobrīd laikam amatā ir 2,5 mēnešus, un es domāju, ka mums jau kādu laiciņu būs jāpagaida, kad mums atnāks ar kaut kādu jaunu vīziju, skatījumu, piedāvājumu, vai pat nevis varbūt kaut ko kardināli citādāku, bet precizētu. Ja tu gribi iet uz biržu, tev tas laiks ir jāatrod un jāizveido tā vīzija, skatījums uz ārpusi, ko pastāstīt visiem citiem. Tas ir pie scenārija, ka dodamies uz biržu, jā, bet, protams, birža nav obligāti jāiet, un negribētos arī tādu scenāriju, ka sataisās iet uz biržu un atnāk faktiski uz biržu, un tur vispār nav pieprasījuma, un tad ir cilvēki saprot, ka šis viss tā kā nedarbojās, un ko tad mēs arī tur biļetes pirksim, varbūt mēs nekur neaizlidosim, ja? Un aiziet šāda te ķēde, tāpēc arī tas pasākums ir ļoti kutelīgs, un es domāju, ka droši vien, ka galu galā neiztiks bez valdības papildus ieguldījuma. Tas piekrītu tev, jautājums kādā apmērā, cik daudz būs tas maciņš jāatver, un droši vien kad. Droši vien atšķirās viedokļi, bet droši vien, ka kopumā ir sapratne, ka to kompāniju vajag, un vajadzēs, nāksies viņu arī kaut kādā vienā vai otrā mērā atbalstīt. Jautājums ir, cik lielā mērā, kurā brīdī.